Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa. Pēc tam bija Jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzalemi. Bet Jeruzalemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata, jeb Betesda, ar 5 stabu ailēm. Tanīs gulēja liels pulks slimnieku, aklu, tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu, jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja. Kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās? Tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam: vai tu gribi vesels kļūt? Slimais viņam atbildēja: Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noeju, cits jau aiziet man priekšā. Jēzus viņam saka: celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt, bet tā diena bija sabats. Tad Jūdi sacīja tam, kas bija dziedināts: šodien sabats, tev nav brīvu gultu nest. Bet viņš tiem atbildēja: kas mani darīja veselu, tas man sacīja: ņem savu gultu un staigā. Tie viņam jautāja: kas tas bija, kas tev sacīja: ņem savu gultu un staigā? Bet izdziedinātais nezināja, kas tas bijis, jo Jēzus bija nozudis pūlī, kas bija tanī vietā. Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam: redzi, tu esi kļuvis vesels, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Tad cilvēks nogāja pie jūdiem un viņiem sacīja, ka tas, kas viņu dziedinājis, ir Jēzus. Un jūdi tāpēc sāka Jēzu vajāt, ka viņš to bija darījis sabatā. Bet viņš tiem atbildēja: mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja viņu nokaut, tāpēc, ka viņš nevien sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauca par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsieties. Jo itin kā tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā viņi godā tēvu. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi, es jums saku,
kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Patiesi, patiesi es jums saku, nāk stunda, un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevi, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevi. Un viņš tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi, un nāks ārā tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Es no sevis nespēju darīt nekā, kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Ja es viens pats liecinu par sevi, tad mana liecība nav pareiza. Ir cits, kas liecina par mani, un es zinu, ka liecība, kuru viņš dod par mani, ir pareiza. Jūs esat izsūtījuši pie Jāņa, un viņš patiesībai ir devis liecību. Tomēr es nepieņemu liecību no cilvēka, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un spīd, bet jūs gribējāt līksmoties viņa gaismā. Bet man ir lielāka liecība nekā Jāņa. Tie darbi, ko Tēvs man ir devis, lai es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka Tēvs mani ir sūtījis. Un Tēvs, kas mani ir sūtījis, pats ir liecību devis par mani. Bet jūs viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņa seju redzējuši. Un viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc, ka jūs neticat tam, ko viņš sūtīs. Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. No cilvēkiem es godu nepieņemu, bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Es esmu nācis sava Tēva vārdā, un jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie Tēva. Jums ir savs apsūdzētājs, Mūzus, uz ko jūs esat likuši savu cerību. Jo ja jūs ticētu Mūzum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem,
Kā jūs ticēsiet maniem vārdiem,